Bet kungs atbildēja Samuēlam: neraugies uz viņa izskatu un dižo augumu, viņu es esmu atmetis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Debesu Tēvs, es nāku tavā priekšā ar pazemīgu sirdi, lai pasludinātu tavu patiesību pār savu dzīvi. Tu esi mans paraugs, mans ceļvedis un mans spēks. Tu man esi mācījis nesekot lepnībai un maldiem, kas reiz noveda Sātanu pie krišanas. Viņš izskatījās skaists ārēji, taču viņa sirds bija samaitāta. Palīdzi man nekad nemaldīties ārējās spožuma dēļ un nemērīt cilvēkus vai sevi pēc tā, ko redz mana acs. Kungs, es atsakos vērtēt sevi pēc pasaules standartiem. Es atsakos noteikt savu vērtību pēc savu izskatu, panākumiem, īpašumiem vai citu cilvēku viedokļa. Es izvēlos redzēt sevi tā, kā tu mani redzi. Mana vērtība nāk no tevis. Tā nav atkarīga no tā, ko par mani saka citi, un tā nemainās atkarībā no apstākļiem. Šodien es pieņemu identitāti, ko tu man esi devis. Es pieņemu tavu mīlestību, tavu žēlastību un tavu skatījumu uz mani. Tavs izgaismo manas acis, lai es varētu ieraudzīt sevi caur tavu patiesību. Atklāj man, cik dārgs es esmu tavās acīs. Ciedini visas vietas manā sirdī, kurās esmu noticējis meliem par sevi, lai tava patiesība izspiež katru šaubu, katru nosodījumu un katru nepatiesu domu. Svētais gars, atklāsmes un gudrības gars, piepildi manu sirdi un manu prātu, atjauno mani no iekšienes. Palīdzi man vienmēr atcerēties, ka mana identitāte ir atrodama tevī un ka esmu radīts pēc tava tēla. Kungs, sargā manu sirdi no lepnības, pat tad, kad tu mani svētīji ar labām lietām. Neļauj man tajā meklēt savu vērtību. Ne māja, ne automašīna, ne apģērbs, ne panākumi nevar noteikt, kas es esmu. Mana vērtība nav lietās, mana vērtība ir tevī. Paldies, Tēvs, ka es esmu tavs bērns. Paldies, ka tu mani mīli, nevis tāpēc, ko es daru, bet tāpēc, ka es piederu tev. Paldies, ka tavās acīs esmu dārgs, pieņemts un vērtīgs. Šodien es izvēlos dzīvot šajā patiesībā un nekad to neaizmirst. Jēzus vārdā, āmen.